Latvija pirmajā vietā alkohola patēriņa ziņā. Fakti. Visvairāk alkohols uz vienu cilvēku patēriņā. Bet vai tev neliekas, ka tomēr tas sieviešu alkoholisms tiek vairāk slēpts? Jo buheris ir vecis. Nu, kā tu domā? Tāds stereotips, un tad es pastāstīšu arī, kāpēc tā ir, bet man liekas, tas nāk arī no padomu laikiem, kā večs tur kolhozātu, tur šņabīts un viss tas, vispār tāds, ja, tas standarts arī multenē, tur, kur tas vilks un zēdz, vilciņš normāli, iedzer, viss kārtībā un tā. Bet tas ir tāds stereotips, un es domāju, ka arī tas stereotipos, kā viņi veidojas, ir daļa taisnības, vai ne? Arī. Bet arī tas ir redzamākais, un man liekas, ir tāpēc, ka sievietes arī pirmkārt kaunās, un otrs ir grūtāk pamanīt, to es arī pastāstīšu, kāpēc, jo ir tāds sociālais kauns, vai ne? Nu kā? Reku pat Helmuts saka, dzer veči. Jo es zinu, ka Helmuts zina, ka nedzer tikai veči, bet kauns vispār atzīt, kauns par to runāt. Tagad, paldies Dievam, runā par to daudz arvien vairāk, vai ne? Un viens atzīstās, visi saprot, pats, te nav ko kaunēties. Var par to runāt, bet jā, tā veidot stereotips. Ja tad sanāk, ka tu pieskāries sievietēm, mums baigi forši šeit ar nākamo jautājumu, jo mēs ar Ānas Klīnsoru runājam, ir funkcionējuši alkoholiķi. Es saku, ka tie ir slēptie, jo tā kā mēs pat nezinām, ka viņi ir. Ānas saka, nē, ka viņi jau definē kā funkcionējušies. Un tur, man liekas, funkcionējošie točni sievietes ir profesionālāki. Ecis kā, ja viņš pasēž vakarā, tad no rīta tur peregariņš varbūt. Bet viņš jau arī funkcionē. Viņš arī funkcionē. Ko nozīmē tas? Tas nozīmē... Funkcionējošais alkoholiķis, tas ir alkoholiķis, kuram ir alkoholisms, bet viņš nav tik traki, kad visu tu jau esi atlaists no visiem darbiem. Tu jau, vispār, tas bija mans gadījums pirms 10 gadiem. Tu vairs, visi redz, kas ir, tu vairs neko neizdari. Kvalitatīvi nekas funkcionējošais. Viņš nobuhājās, vakars sievietēm klasiski ar vīniņu. Jā. Viņam ir pergars no rīta, viņam trīc, rokas iespējams, bet viņš brauc uz darbu. Tikko atrados, lasīju vienu ierakstu, kur bija rītīgi kopta dāma, brauc trolēbusā, bet tāds pergars vienkārši. Bet tu visu var izdarīt. Darbā viss čotka, viss ir tu high functioning. Līdz ir kaut kāds cits jau alkoholismu līmenis, kur tā funkcionēšana jau vairs nav. Vai ne? Jo vieglāk ir nodzerties mājās, ja tu esi bezdarbnieks. Jā. Tev nav kur mājās iet, vai ne? Vispār arī. Tā kā jūrniekam, ja nav jūra, tad jādzer. Bet arī tā, padomā, ir daudz vairāk tas laiks, ka tev jātiek galā ar kaut kādām savām emocijām, ar kaut kādu savu besīti. Ja? Cilvēks, kurš funkcionālais alkoholiķis, viņš jāstresēna darba dienu, viņš atnāk mājās, tas tāds attaisnojums. Viņš te tāpēc, ka bija stresēna diena. Vai šodien tā spīdēja saule, ka pilnīgi sēdēja terasē un baudīja un dzēra vīniņu augsts prosecco un viss. Vienmēr ir tas iemesls, bet funkcionējošais vismaz ir atturēts arī no tā brīža, ka viņš ir darbā, viņam jāsņemās, viņš ir un tīri labi funkcionē. Tos ir visgrūtāk. Man liekas, ka es esmu šitajā grupā, jo pa nacismiem es arī ieliku šitajā sev tajā dzeltenajā karogā. Tad šeit es esmu tas cilvēks, jau arī iepriekšējais mēs runājām, kad ja es jūtu, ka tā stīga ir novilka pat raka, tad es vēl neesmu iemācījies neko citu, kaut to 50 gramu viskiju. Man atklājuši. Un pagaidām man liekas, ka es vēl varu to bremzi uzlikt. Man nav tā, ka es vienmēr visīs, un tad man vajag pudeles kā iegāzt iekšā. Bet tie ir mani tarakāni. Tāpēc es saku, Helmuts ir sūdīgi mērauklē, ja? Un neizlaiku kādu tiesātu. Bet arī tā nākamais jautājums, ko es šitā iesāku, es tev seju, man ļoti patīk. Kad viens brīdis, kad cilvēks sāk melot. Tā kā es tagad tev. Tu melo? Nē, kad mēs runājam par funkcionēm alkoholiķiem. Ja? Tāpēc, ka ir kauns. Un, kā es saku, ir tas sociālais kauns, un tad ir tās pudeles slēpšanas un viss, jo alkoholisms jau ir atkarība. Bāds tu nevar vienkārši. Saprot, parasti arī tas vīriešiem, bet tieši tāpat sievietēm, un tieši tāpat bija man teiks, bāds, kaut kas ir jādara, jāiet uz acinājumu, tev ir tāda problēma. Visiem apkārtējiem ir problēma, un tas cilvēks iespējams nodzīvojies līdz tam, ka viņš saprot, tā ir mana problēma. Viņam liekas, visiem citiem problēmas, man nav problēmas, un tā arī ir līdzatkarīgi viņiem problēmas, kas ir bizvilki. Bet viņš grib turpināt lietot,
Jā, viņam ir tas kauns, bet viņš sāk slēpt, jo viņam besīja. It sevišķi vīrieši, ko es dzirdēju, besīja ārā, ko piļī viņi visu laiku, ka es uzlieku augšā, ja, vai noslēpu. Vai arī man bija šausmīgi negribējās pievilkt savu mammu, un tad es zem netīrās veļas tur paslēpu, jā, kaut kur. Vai šādi, bet es aizmaldījos savai diēžai, pasaku, kur mēs bijām. Nē, tu baigi forši tur stāstīji uzreiz to savu stāstu. Tā ideja bija sanāk kāda, kad, jā, sāk slēpt vai sāk melot. Viņš tāpēc, sāk ka ir kauns, apzināties jā, viņš apzinās, jā, kad tas, ko tu pareizi teici, ka problēma jau liekas, vienmēr jau tas skabārga otrā acī ir vieglāk redzēt nekā to baigi savējā. Es pastāstīšu par vienu piemēru arī, un arī man tā bija, un es zinu daudz sievietes, kurām šī problēma ir oficiālā versija. Vīram mājās vīnu sēž vakarā, kā pēc alkohola tāpēc mežojam. Viņa aiziet mazo šņabīti. Vai pirms iet mājās Rimčika toaletē, ļoti daudz šodien. Pastāst, Rimčika, tu jau netiec sievietes toaletē. Bet tur, meitenes, paskatieties, miskastē bieži mazie šampīši. Un tas ir tā, pirms ej mājās, viss ej mājās, un tas vīrs jau nezina to īsto kvantumiņu. Ja? Un mēs zinām arī vienu sievieti, manā radulokā, kādreiz radulokā, iepriecējusies, sauksim tā. Tur dārza mājās, ja, tur ir vīns un viss, un tad skaties šķūnītīši nebīst. Ja, un tas ir reāls alkoholisms problēma. Protams, es ar tādu humoriņu, ja, tā kā nav nekas, pa ko ierēkt, jo alkoholiķi, manuprāt, nedzer dēļ izlaidības dēļ, baigi priecīgi, ja? Varbūt tā tas sākās tieši tā. Tieši tā tas arī sākās, jā, atlaistās stīgas. Saproti, Helmut, un tur tā lieta, kad mirst, Gaņa Vantas pastāstīja nenormāli daudz tūkstošiem nervu šūnu, un vienā brīdī tev 50 gramu vairs neķers. Zini, tas tāpat kā narkomāniem sāk zālīt. Pēc tam vairs nav nekāda jēga no tās zālītes. Tas tāpat kā cigarete, vai ne? Sāku vienu vakariņā, tad ir stresiņš, šodien var iet uzpīpēt, jau 2 dieniņā. Un tieši tāpat notiek ar to alkoholiķu, un, kā es saku, alkoholismu, jo redzi tas, ka tev ir tas visīts vakarā, un arī tas, ka ir sieviete, kur iedzer vīnu, ja, vakarā, nē, tas visiem nenozīmē alkoholiķi, ka viņi tur pirkdienās vīru kaut ko iedzer. Nē, bet tam ir tendence, un ir sevišķi ģimenē, ir kāds jau bijis ar šo problēmu. Ir ļoti liels risks arī tajā iekrist. Un arī, kā mans vīrs saka, viņš tagad nedzer 3 gadus vispār neko. Viņš bija aliņa cilvēks, hokejs, alus, tur kaut kā tāda besīgs vakars alus, bet aliņa tīri tā, normāla aliņa, un viņam neko. Bet tad viņš saprata, ka vienā brīdī bāc viņš bija uz tās robežas, jo kad jau sāka traucēt, ka man bija jāsāk strīdēties par šo, ka tu nevari vairs atlaist tos nervus bez tāliņa, ka sākās jau kaut kāda uzvilkšanās. Patiesībā, jā, tas sen vairs nav pa nerviem, kad prasās jau tā doze, jā. Un arī, bet arī, zin kā, arī alkoholisms, tā ir gan vielu atkarība, ka organisms tīri prasa, vai, kur man ir šits, gan psiholoģiskā atkarība, ka vienkārši šis process tevi nomierina, šis kaut kādā veidā atlaiž. Zini, kas man ir palicis vēl no tiem laikiem? Tāda, ka man ir nenormāli stress, galīgi. Runāšu, ka ir Pizdies, jā? Nē, man ir dirsā diena, tad es paņemu bezalkoholisku aliņu, un zinu, kā ir tām smadzenītēm, viņas zina šo garšiņu, un es palieku mierīgāk. Tiešām, es palieku mierīgāk. Reizēm man tusiņos prasīs dzer bezalkoholisko vīnu. Tu taču neko. Jo vienkārši tas kaut kāds rituāls, dod kaut kādu asociāciju, un es domāju, jā, tagad ir šits foršs. Bet, jā, tas ir viens arī, kā aizstāt, to es varu rekomendēt aizstāt sākumā bezalkoholisko, un pēc tam nokāpt arī no bezalkoholiskā, jo arī bezalkoholiskais ir reizē. Es to esmu praktizējis, ka man ikdienā mēdz nav daudz mašīnu braukt, un tad sanāk, tur nities svētki Jāņi vai Ziemassvētki, kad ja tu neesi stulbs, tu saproti, ka tik maz tu neizdzēri un nākamā dienā tu braukt nevari. Sūdīgi mēr, atkal nav? Jā, tad es esmu nogaršojis visus tos bezalkoholiskos salus, un es teikšu tā, ka nav varbūt, ka viņi labāk un sliktāk jāmēra, bet ir arī bezalkoholiskajos garšīgi. Ka var to pašu sajūtu dabūt. Protams, kā saka, nešķirīs un nebūs tā visa pārējais, bet ir kad citi saka, ka tur, jo kādreiz tiešām bezalkoholiskie ālīti bija tā kā vīriešu limonādes vairāk vai mazāk. Viņi bija visi vienādi. Viņi bija uzskatīti, un
ja tu aizbrauc uz Lietuvu, man ļoti fascinē un patīk, ka viņi ir tikuši daudz tālāk Latvijā, tur maksāt plauktiņš, jo tagad ir lielāks bezalkoholiskie vīni, sāk augt, aizbrauc uz Spāniju. Tur vienkārši ir, tu esi apmaldījies tajā bezalkoholisko plauktā, ja, jo viņam karsts, viņiem vajag pēc to bet Lietuvā, ka mēs bijām arī stāvēt, kāpēc Latvijā tā nav? Vienkārši tik liela izvēle. Un tad es redzu, kas man arī Jāņos baigi priecēja Rimčikā, visur bija bezalkoholiskie priekšā. Nevis kādreiz tur jāmeklē augsts bezalkoholiskais ir vai nav. Tagad šis ir kaut kā, jau aizgājis. Mēs arī bijām Polijā Tatros pie Tatriem. Un tur līdzīgi kādu stāsti, kad no sievas aizbrauc un salasam jau grozā, tā kā, būs kultūras programma. Kāds 2 soļus no kases sākam skatīties, tas bezjēdzīgie dzērieni pilns grozs. Bet dažus atstājām un tā kā, man es saku, ir, es nesaku, ka jādzer. Es vienkārši nevaru teikt, kā jūs nedzeriet. Jā, redzi, un jautājums ir par to, tieši tā, ko tu dabūji. Man, piemēram, bīns nenormāli garšo. Vienkārši tā garšo. Un es arī esmu atradusi tos vīnus, kas plus mīnus garšo, reāli kā īsti augstu. Man mamma saka, tiešām bezalkohols. Un man vienkārši patīk tā garša. Bet redzi, mēs tālāk par to sieviešu alkoholismu un pa tiem vīniņiem aizējām, vai kur mēs aizējām? Mēs zinām, kur aizējām, kad man liekas, ka par alkoholismu runājam, kad tu forši iesākā, ja vīrietis ir alkoholiķis, viņam tomēr piedod vairāk un attaisno vairāk nekā sievieti. Vecis, viņš pļauj zāli. Viņš jau tikai 2 aliņas izdzēra. Kurš es? Labi, bet kurā gadījumā, ja vīrietis dzer, to piedod vairāk nekā ja sieviete dzer. Sabiedrības acīs. Sieviete arī var, piemēram, es iztīdīju māju, izmazgāju tur vēļu kaut ko un izšauju 3 aliņas. Diez vai teiks normāli. Jā, bet zini kā, vispār es nezinu, kurā burbulī tu dzīvo. Manā burbulī uzreiz teiktu, jā. Tur ir problēma. Ja. Tā kā, ja bieži to visu laiku redzētu, mēs arī zinām savā miestā, high functioning vienkārši, visiem ir skaidrs īstenībā. Un es arī pateikšu, kāpēc visiem skaidrs. Šits arī ir piedošana, bet man tas arī patīk. Liels izgudrojums sievietēm - kosmētika. Vienkārši. Tu vari būt funkcionēs un neviens nepamanīs. Ar laiku jau pamanīs, un tev vienkārši liekas, ka neviens... ziedāks un tenterēt. Nē, ar laiku jau parādās sejiņā aizpampušās atstīņas vai pieblīdums un viss pārējais. Bet tiešām tā ir uz sievietēm, varbūt kaut kādam saslimšanu vai tur. Var piepūtusies jau apni, varbūt stāvoklī. Nepadomās uz to nekā vīrietim tiešām. Vai ne? Bet kosmētika, tāpēc, ka ir ļoti viegli to slēpt, un tāpēc ir grūtāk to atklāt, plus ir kauns, plus tu lieliski var to noslēpt. Vīrietis, viņš pastāsies spogulī, viņš jau tik sūdīgi tos sarunāt. Jā, izskaties pēc sūda. Pēc bomži jau sāk iztīties. Sievieti, viss kārtībā, viņi uzliek tonālo tonu, viņi izstāst labi, un pat ir grūtāk pamanīt arī tam vīram. Saproti, jo man ir skaists sieva blakus. Viņi iedzer tikai vīniņu tur tā, ja? Bet ar laiku... Un to čādi. Jā, saproti, un ar laiku jau sāk pamanīt. Ar laiku sāk pamanīt tās izmaiņas raksturā, to aizskaitināmību. Un iespējams, pat viņi paši neapjauš, gan zina daudz pāris, kas apjauš, jo, skaties, 10 gadījumos, no 10 gadījumiem, kur alkoholiķis ir vīrietis, aizies viena sieviete. Pārējās paliks ciest, mēģināt glābt visu. Jā, līdzgadījumi. Tur, kur sieviete ir alkoholiķa, 9 vīrieši aizies, viens paliks. Mans vīrs ir tas gadījums. Viens vīrietis paliks, un viņa neturēs. Vai ne? Un tas, es domāju, atšķirās kaut kā arī tajā psiholoģijā, kā mēs esam veidoti un ko mēs turam un nē. Bet kurš vīrietis pasaka, ja gribēs savu blakus? Iedomājies, tas sociālais kauns vēl, ja? Tā kā arī sievietes, viņām jāizstāst tādām un šitādām Latvijā, ja? Bet es arī zinu šitādus, ir redzēti gadījumi, kad arī kompānijā vīris atzerās, viņš tur piedzērās, kā tur nākamā dienā paprast, kāda vīram dūša bija, vai tur minerāls nevajag, ja, bet ir arī tāds redzēts, ka vīri tiešām vaķī tās sievas, kad es pat nezinātu, vienā brīdī ir adekvāts un viss, un jānoķer tas brīdis, lai ar cieņu to sociālo kaunu mājās aizvest, nevis atstāt. Tā jau ir... Šeit jau ir problēma. Ja gribās piedzērties līdz tam, ka tu jau vairs, un tas, ka tu nezini mēru. Piemēram, kur nav problēma,
pie mana māsa, tad, kad man vēl tā bija problēma, es abrīnoju, kā viņi tā vienkārši var, mēs kopā dzeram vīnu. Man to pudeli vajag izdzert līdz galam, jau taisīt nākamo. Tā kā es dzēru pirms 10 gadiem. Un man māsa vienkārši izdzer. Un otro glāzi, viņa saka, es vairs negribu. Man brālis tāds pats arī ir, jā, kad viņš ir visur tur tā, Kā tas ir? Vai man pa daudz? Nē, viss, es ūdeni. Bet tad, kad man bija tā problēma, es domāju, kā tā, tā kā vajag taču apšķirīties. Tas, ka vajag apšķirīties, tā jau ir problēma. Jo baudīt vīnu nav tas pats, kas aizmirsties ar vīnu. Vai ir sūdīgi, ja pāriem var būt kopā tikai jautri, vai viņi var noraikties līdz grīdē tikai tad, kad viņi iedzer. Divi palējām. Jā. Tas diezgan sūdīgs pāris. Nē, tā var būt. Bet tur ir problēma. Mums ar vīru īstenībā abiem diviem bija diezgan tā problēma, tikai viņam nebija tik ļoti tā problēma. Un, piemēram, es pilnīgi atklāti varu pateikt, arī ļoti daudzām sievietēm arī ir bijusi kaut kāda seksuāla izmantošana. Arī ne tikai. Ir arī ģimenes, kur seks ir tabū bijis, ja? Un viņi var atvērties tikai tad, kad iedzer vīnu. Kas arī jau šeit iezīmē kaut kādu. Un, piemēram, es, kad biju alkoholiķi, es jau vairs nevarēju nekur atvērties, nebalīties. Ja es nebūšu ezers, ticamāk būšu tāda Anna, kur sēž gaida, kur kāds... Mūzika pa skaļu cilvēki kaut kā traucē. Jā, bet man ne tikai tas skaļi, bet nevar vienkārši atvērties. Un taču es pamanīju bērēs visu, pirms atnest kaut ko klusums. Tāda atnest tur to graķīti vai koku bērēs, kur sākās runas, viņš bija tāds cilvēks, un visi sāk runāt, ne? Un es pilnīgi atklāti varu pateikt, ka es kādreiz domāju, ka es bez vīna nevarēšu nodarboties ar seksu, ja? Man likās, ka nevarēs. Un tiem, kam vienkārši arī sievietēm, kas šo klausās, un arī vīriem vajag, tā problēma jārisina, jo tas nav, šis taču nav veselīgi, un arī... jā, un to, ko tu saki, tev ir, kas var, tu iedomājies, kāds vīrs jūtās. Es nezinu, varbūt jau zini, bet... Man paldies Dievam, kad ja ģimenē kādam ir, tad tas esmu drīzāk es, kas būtu, bet nē, kāpēc, ja man ir sieva, ja es kādreiz gribēju piezdarties, es braucu projām no mājām uz savu ģereuņu, un tad visi manai sievai nav jāredz tā mana puse, ja, vai pēc, viņa nemīl arī to? Nē, viņa mīl, protams, viņa mīl, bet, es vienkārši laikam aiz cieņas, bet tas, Man tas arī tā, ka saka, kādreiz tā bija, bet tagad ir pat tā, kad tu runāji par to aizmiršanos, ka, piemēram, tā pielikties, lai tu kā aizmirsties, vai, zin kā, nošķirītos, vai, lai, kā saka, ķomku noķertu. To ķomku varbūt gribās, bet tas prāts pietiekami pieaudzis, ka viņš ir, man to nākamo un aiznākamo dienu, man gan negribās. Man vīrs tieši 3 gadi tieši tā beidzās pēc vienas dārdas balvas, ka es biju nereāli dusmīgi, viņš piecēlās, un viņš domāja, ka viņš nosprāks vienkārši. Bet... Ko es gribēju par to piedzeršanos, ja? Ir pat cilvēki, kuri ir pāratbildīgi, tā kā vienmēr, es varu visu viens, un turēt, un ir viens sabiedrībā zināms cilvēks, kurš nodarbojas labdarību, un viņš, vienkārši, ja, viņš tur risina terapijās, un es saku, klausies, zini, kas ir, man liekas, tev vienkārši vajag to mazo iekšā puiku, aizvest uz bāru un riktīgi piedzerties. Jā, palaist vaļā. Un vienkārši tas ir iztrekoties, ļaut, un to tev vajag, un tad tu vari iet darīt to savu atbildīgo tā. Tur, jā, kur tā nav problēma. Tur, kur forši cilvēki, es saku, kam tā nav problēma, cilvēki, kur māk baudīt, un viņiem tas ir reiz 2 mēnešos, vai tiešām vakariņās, jā, bet kur viņi var baudīt, un tas neaiziet kaut kādā, vai pie pusdienām viņi māk, un tas ir tiešām garšo, un tā sieviete izdara to vīnu klāsts, dienas vidū, ja, pie pusdienām, un viss, that's it. Un reizēm arī ne visu dienu citreiz viņi paņem ūdeni ar laimu. Tas jau ir ok. Tas ir līmenis, jā. Man ir, es atceros, ka pārtrauc, bet es neesmu gurmāns, un arī šajā visā es ticu, ka kāds saprot visu tās vīna garšas, tu saki, ka vīna kas garšo, jo man vienkārši, viņi negaršo kā tādi, bet es saprotu, ka citam var garšot, jo, piemēram, citam garšo tur, nezinu, tādi. Bet tas arī var būt pa viskiem brīdiem, nezinu. Jā, jo man arī, par šmigām samlāk, kad arī, es tā, ka, piemēram, lietoju, ja kādreiz, man čom arī lieto, bet es tagad teikšu, ir vienīgais, kas paliek lietot, viņš nāpēc, es nedzeršu. Es būšu propagandists pret alkoholismu, jo viņš nāpēc nav dzerams, viņš ir dezinfekcijai, tā kā un pampa un noņemšanai. Jo viņš nāpēc manā uzskatāja tāds, to tu gāzi iekšā, lai noreiptu. Arī beluga?
Nezinu, garšīgs viņš nav. Garšas viņam nav. Vispār Šnabi var augstā veidā no saldētavas, augstā šotā viņš ielīst. Redzi, mēs jau tā... Jā, bet Šīts baigi labais. Mojito vispār. Jā. Es saku, ka to domsanāk, bet tā jau pa visu, zin kā līdzīgi, piemēram, spējušana arī, piemēram, parunāja maziem bērniem, arī visādos veidos mēģina iemānīt. Tur, reku tur viena karotīt pa mammu, vienu pa tēti, šito pieaudzis to šmigu jau arī, šnabi var dabūt iekšā. Tā kaņģu var dabūt iekšā, un vīnu arī, kā aizspied degunu, tā jau ir rīktīgi problēma, odeklānu nevar dabūt iekšā. Bet mēs to nepropagandējam. Tieši tā, alkohols un pretējiem jūsu veselībā. Bet tas, ko es gribēju teikt, vispār mans pieņems un vispār pieredze, ir, ka pirmā glāze to var kaut ko baudīt. Tur citrus, otrā glāze, pēc tam trešais jau, es nezinu, lētais ritenīt, vienalga, kāds mums tur iet labi iekšā. Un tur nav es zinu, vairāk man draugi un paziņas ir. Bāc, es vakar izrauju visus klientu dāvinātos dārgos konjakus, ja? Tur sākās kaut kāda araratu, un beigās 350 erīgie, aizgāja, ja? Un aizmiga apmēram, tur viss kārtībā, ja? Aizmiga apmēram pie Mojota, ja? Kurš tikko atvērts un atrabījās turpat. Tā arī, bet šitā jau ir, šitas jau ir. Jā, tas ir tas smagais gals, kad, es saku, neviens nav naivs. Tā kā, piemēram, ja es pats atceros tā evolūcija, strādāju bārā, man viens bārmenis vecs teica, kā paģirs, ka tu esi jauns minerālu ūdens un tu esi glābts. Tad ir nākamā stadija, tur olas dzeltenums ar burkānu sulu. Un tā ir sanā, bet tā evolūcija ir. Un tad viņš teica, tajā brīdī, kad tevi vairs saulus nākamā dienā, tā kā viens neārstē, tad jau ir pizdzēts. Tad tu esi jau buhers. Tad tev vajag jau, kā šaut nākamo virsū. Pazīme jau, ka nākamajā dienā tev vajag alu, un vienmēr tev vajag uzlāpīties. Šis te uzlāpīties, tas jau ir pizdzēts. Nē, uzlāpīties man sanāk tā, ka tas man nekad nav bijis šarms. Nākamā dienā, ko tu gribi? Labi, vakar bija forši, bet es šodien gribu labi. Es negribu šmigu, es vienkārši gribu, lai tas kuņas beidzas sāpēt, galva beidzas sāpēt. Un, tā kā atkal bija kādreiz laiks, 10 gadus atpakaļ, līdzīgi kā tev, kad no rīta izšauj to vienu aliņu, līdz 10 tev vēl ir, kā saka, sūdīgi, un tā visi. Bet tev nav tā, ka tu no rīta tur vienu aliņu, tad nākamo, to vienu sasien. Bet tā uzliepanīšanās tā arī ir. Bet tas liecina par problēmu, tā kā jau, kad vajag lāpīties. Un tā jau ir cita stadija tālāk, ka tev jau ar to vienu nepietiek. Ja? Tas ir kaut kas cits, bet ir tā, lai funkcionētu iepriekšējai beigās. Tur, es nezinu, kas tur, ja, to bišķiņ kaut ko vajag un lai būtu. Tas jau ir norāda, bet un mēs forši iesākām, kad mēs sūtījām vienu cilvēku uz bāru. Ja, bet mēs pieskārāmies bišķiņ tiem funkcionējošiem. Bet tie atkal sanāk, viņi tā kā sociāli, viņi nāk no darba, tur izšai pūģiņi, tur mājās vīniņi, tā kā neizlīdzinās, ja? Bet ir jau tādi, kam tas alkoholisms, ka viņš ir vientuļš, un to viņš vienītī sāk, tas, man liekas, ir tas, Tā arī ir viena no pazīmēm, jo pazīmes jau nav tikai viens, tāpat kā Covidam. Klepus, ja? Klepus ir visu kaut kā, iesnes, iesnes, garša pazūd, smaržas pazūd, vairāk simptomu. Tieši tāpat kā alkoholismam vienītī dzert arī, bet reizēm, tā kā es saku, tur baigies pārdzīvojums, un viņš vienreiz mājās atbrauc, un tieši tā viņam vajag, ja? Vienītī, jā, bet nevis vienītī, kā es redzu māmiņas krāmē, aliņu, dēliņš, protams, čupa, kurčikā, bija tā situācija. Nav naudas, un tur stāv tie aliņi, ja, un tu domā, nav naudas māmiņa tur. Viena, bet tas, ko es gribu teikt arī, kas ir mānīgi un ko grūti noķert, vai arī kas attaisno sevi savā priekšā ļoti bieži, bet es tak konjaku labu ceru. Un kāda starpība, vai tu esi alkoholiķis no Henesijiem un Belugas, vai tu esi alkoholiķis no Agdama? Nav nekāda starpība, un šeit slimība vispār nešķiro ne sieviešu, ne vīriešu, ne statusu, ne ienākumu, pilnīgi neko. Bet tas, ko es iedrošinu sievietes, ir noteikti vērsties pēc palīdzības. Un, zini, nav jau tur, tagad arvien vairāk runā, ļoti daudz terapeitu speciālisti strādā ar to, tā kā,
Nu jā, es nedomāju, ka tas kaut kas, kā nokaunēties, jo bieži vien tas nenāk no laimes, no labas dzīvesvietas, bet es arī uzskatu, ka alkoholismam, kur viņš tur īstenībā tā ir depresija, vienkārši ko, lai nejustu, tu dari kaut ko un tu vienkārši cer. Bet tev, zin kā, es esmu pie tevi, es vienkārši kolosāls cilvēks, bet... Tu tāds nes? Es taču nesaskaru sapčikas. Nē, bet tas, ko tu varētu man pateikt, arī gan no pieredzes, gan no redzētā, ja būtu tā kopā ar sieviešu alkoholismu, cilvēka nesaprot. Jo man liekas, ka alkoholisms, jā, tas ir tāpat kā gripa pielīp visiem, bet tad, kad tu sāki jau minēt sieviešu alkoholismu, sanāk, jūs glābi iesākumā kosmētika, tad vieglāk noslēgt viss, jo man tas mērķis arī, ja mēs ar šito sarunu kaut vienu pabīdīsim pareizākā virzienā, mēs būsim baigi malacīši. Kas būtu tomēr tas, ko cilvēki nesaprot, jā? Kad nereāli grib, reizēm tam cilvēkam ir jāaiziet līdz tam. Bet es gribētu pateikt, ka tas cilvēks nedzer aiz laimes. Tas var būt vienkārši, lai kaut ko tolerētu, lai izturētu varbūt to vientulību, ka viņš laiks strādā. Viņi vienkārši nezin, ko to vientulību darīt. Viņi iedzer vīnu, lai viņi izturētu to sajūtu. Un tas ir, nenāk no laimīgas vienkārši dzīves. Ļoti bieži tās sievietes, ar ko es strādāju, ir, tur ir bijuši visādi traumiņas, visādi triggerējuši, un atkal atgriežamies pie tā, bet nenāk tā viens no skaistas dzīves, un varbūt ir arī, tur šika dzīve, tur kādā brīdī, un vīriņš tur par seko un vispār, bet viņai tēvs alkoholiķis. Un tas attīstās, bet tas, ko es gribu teikt, tas nav nekas, par ko kaunēties, tieši tāpat kā tie pašēšanas traucējumi, jo tā ir diagnoze, un par klepu neviens nekaunās, un vienkārši ir jāiet un jārunā, un ne obligāts nav kaut kādā alkohola atkarību centrs, kas visiem bail, ka visi zinās vai ko. Nē, visi speciālisti ir viņiem ētikas kodeks, un viņi nevar izpaust nekur, viņi riskē pazaudēt savus kaut kādus papīrus, ja? Un arī tur, kur ir riktīgā dirsā, tu jau vienkārši no rīta līdz vakaram un nevar savākties. Jo redz, cilvēki arī to nezina, cik viņi sūdīgi īstenībā jūtās, ja? Es tā kā arī darbā, bet man bija arī ēšanas traucējums, araugu krāmas rokās un pēc tam adresots, un neviens to nezināja, vai tad, kad es baigi traki lietoju, tad vienā restorānā es epilepsijas laikumā vienkārši nokritu uz grīdas. Un visi kolēģi nezināja, ko darīt. Un to jau neredz, vai ne? Un tas, ka labi izskatās, tas jau nenozīmē, ka riktīgi labi jūtās. Un viena no pazīmēm, ir, ka baigi nes. Un tā kā, pievērst, ja ir kaut kāds aizdomas, protams, nekas, ko jūs varat darīt. Vienkārši reizēm pajautāt, vai tev viss kārtībā. Viss ok, zini kā amerikāņi. Arī ok, un tu zini, ka viņiem vienalga īstenībā, kad tu pateiksi, ka kaut kas nav ok, tad viņi aiztīsies. Latvieši tomēr tāda nav. Jā, mums tas... Mēs tiešām gribam palīdzēt. Un runāt, jo redzi, kā tavs vīrs var palīdzēt tev risināt tavu problēmu, ja viņš pat nezina. Kā mēs varam palīdzēt risināt problēmu, par ko mēs nezinām, ka mums ģimenē ir tāda problēma. Un tā kā vienkārši sākt runāt un skaidrot tās lietas, un tā kā, kad tie cilvēki saprot, jo ļoti daudziem ir aizspriedumi, mēs nezinām visu, līdz ko mēs nesaskaramies, un ja savam vīram sāk teikt, klausies, šis ir tāpēc, kas nereāli un tu jūtos, es jau jūtu šitā problēma, viņš, ja tas ir normāls vīrs, viņš jau gribēs palīdzēt un kaut kā to risināt, ja tu tiešām esi gatava, bet, kā es saku, reizēm arī jāpagaršo zeme. Jā, lai saprost, ka negribas. Jo nevar neviens speciāls izglābt to, kurš negrib glābties. Tā vienkārši ir. Bet mēs aizgājām, kad kādam liekas, kas ir grūtāk atmest vai atzīt? Atzīt, kad tev ir problēmas, vai tad, kad jau tu tā kā atzīsti, pārstāt lietot? Ja es šito jautājumu arī pierakstīju sev, jo es arī uz viņu, ja man būtu jāatbild pašam, es nezinu. Kā, viņi ir secīgi. Tie ir vienlīdz nozīmīgi soļi, vienlīdz lieli un grūti. Bet viņi ir secīgi. Vispirms seko atzīšana, un tad seko atmešana. Jo tu nevari atmest, ja tu domā, ka tev nav problēma. Tad ko tu atmetīsi? Tev problēmas nav. Vienkārši tie ir divi lieli secīgi soļi. Un ļoti daudz arī mans tētis, lai viņam viegli smilts, teica, jā, es esmu profesionāls alkoholiķis. Neko, bet bija baigi foršs džeks un viss. Un viņš saka, tāds esmu, mans jaunciem papiņš tāds bija, un es arī tā. Viņš ierauga raķītes, arī ierauga raķītes. Un tā kā, ar visu to, ka bija problēmas, un vienkārši atzīts jau bija sev un visiem citiem.
bet vienkārši tas otrs iztrūka, ka viņš gribēja palīdzību. Tas tā kā nebija. Un radīšana jau nekas nebeidzās. Foršā dzīve, tas ir ļoti liels solis, bet tev ir jāspēr soļi tālāk. Tev arī vajag kaut ko darbībā ielikt, ne tikai galvā. Un šito mēs ar Ansi runājām, kad var atkārtot, tā ideja bija kāda, kad patiesībā jau atmest nevajag domāt globāli, tur kā būs, ka es atmetīšu, kā es tad jutīšos, vienkārši nedzeru šodien. Un no rīta, kā pamoties, es skatīšos, kā būs. Nedzeru šodien. Darīšu savu maksimumu, bet skatīšos, kā būs. Jo es teicu arī, kad, piemēram, 30 dienas skaidrā izaicinājums, es arī viens no tiem, kas saku, kad ir cilvēka daļa, kas neceras 30 dienas, bet 31. Tā kā saka, kompensēs. Tas jau var kā liecinās, par ko es stāstu. Jā, un tad ir otrs, tas, ka, piemēram, bieži, ka ir runa par kaut kādām, piemēram, atmešanām, tad ir tā, ka viens mums tā kā, vajag skaitīt, jo mēs visu skaitām, es nelietoju tik un tik ilgi. Šis maniem besīm triggerā. Jā. Ir cilvēki, pirmkārt, kam strādā anīmi alkoholiķi, kam nestrādā. Šeit sēž Anna Baloda, gājas anīmos alkoholiķos un, bet man nestrādā. Un es zinu ļoti daudz cilvēku, kam tas ir vienīgais, kas strādā. Un šī dienas skaitīšana, es skatījos tikko STV vienu raidījumu, kur ir meitene, zina ar šiem mūzu un tā. Un es priecājos par katru, ko rāda, ka viņi tomēr kaut ko saprata un tā. Un šausmīgi iztriggerēja vienu lietu. Es skatos, un tagad atnāk vēl viena meitene, kur tā kā atmetus, un tā kā no eksperta pozīcijas, un vēl to gadu. Saka, es nezinu, cik viņai tas nopietni, ja viņi neskaita dienas, Un es domāju, tas cilvēks pēc šāda sižeta var sabrukt. Un viņi saka, kurš bija tās punkts? Viņi saka, vienkārši apriebās dzīvo tā, kā ir. Jā. Tas arī var būt punkts, tev nav jābūt. Tā bija ārsta vizīte, ka man pateica, vai man nomira tētis, un tad es solīju savu dzīvot cēļu. Nē, tev vienkārši var būt, ka tev jau, pa latvisko, zaļa balva vienkārši kā ir, un viss. Un tas var būt punkts, bet ja tev kāds saka, ja tu neskaiti dienas tā nopietni, un ko es redzu, man viena klienta skaita dienas, kad viņi nevem. Līdz ko viņi sev pasaka, tik un tik dienas. Un vajagais māc, neturēties ne pie kādām dienām. Kā būs, tā būs. Es daru, cik es varēšu, no savas puses, bez ekspektācijām, jo kas notiek, jūs liekat ekspektāciju. Tad, ja tev neizdodas, tu esi tik ļoti sevī vīlies. Jā, sabruks no trakā. Un tu esi tik ļoti sevī vīlies, jūties nodevs, tev ir vēl vairāk kauns. Paļāviens, tas nevar saņemties, ka tev atkal nākamajā dienā vajag to mierinājumu. Tas vienkārši iet pa ciklu. Es tikko atcerējos tā traka, jo es domāju, kad es beidzu tā Rīgā riktīgi dot uguņus, Jo reizēm bija tā, kad man ir, kā saka, bija tāda starppauze, kad es biju atkal brīvs. Un es tagad atceros, kad iepriekšējā dienā to es sapirsu baigās drēvis. Pirmais čalis reāli centrā, vismaz 3 kvartālos. Maskavas ielā tur pa Kangargā. Jā. Un tiešām tur viss sākās ar prepārtīs, pārtīs, afterpārtīs un kaut kādas, atceros, kaut kādi 11 pa dienu es nāju pa hospitāļu ielu un es ēdu saldējumu, to lielo karoti. Un es tādu skatos skatlogu, un no malas izskatās viss kārtībā. Viņš saburzīts tāds, bet labi ģērbts, ēdu saldējumu. Es pats jūtu, ka es smirdu, cik vasara, cik stundas to esi, kas laik visai augšā. Tu jūties briesmīgi, tu neesi gulējis, kā saka, tevi purina, un tu ēdi saldējumu, tāpēc kā ārā ir karsts, bet ir kuņģis vienkārši iekšā vārās. Un šito, ka tu teici, par to visu slēpšanu, tad es skatījos tajā skatlogā, un es domāju, ka šis ir briesmīgi. Tā kā, šitā tā kā nē. Ir forši, ka tā apziņa atnāk. Jā, jo man arī tā, ka visa caur to savu jau laužu cauri. Es joprojām saku, es esmu sūdīga mērauklē, es arī iedzeli kaut ko, un ir arī forši pirtī iet, izdarīt 3 litru ūdeni, bet kādreiz, kā saka, gribās to alu, tagad es saprotu to, ka man garšo kādreiz nefiltrēs alus. Tagad man no viņa vēders pušās, vienkārši, man nepanēs traugu, tā kā. Bet, es laikā tiesā katram jāpieņem lēmumu pašu. Tu pareizi teici, kāda jēga viņu ārstēt, jo viņš negrib, lai viņu ārstē. Kāda jēga palīdzēt, ja viņš negrib palīdzēt? Ir arī daudz, man nav tik traki, varbūt ir piemērs Baibai, kur Līga nenormāli buhā. Katru vakaru nenormāli daudz. Līga pati pa pusvīnu pudelē vakarā. Viņai ir otru mēru, un viņa domā, man nav tik traki, un tā kā man jau nav kā šitā, tur tā. Bet jāapzinās, ka katram ir sava bedra. Un katram ir sava bedra, kā es saku, bomzītim 10 eiro makā. Dzīve ir izdevusies, dzīve ir zaļa, baudam dzīvi. Kaut kādam lielam uzņēmējam 1000 eiro kontā viņam
Jā, viņam pureklis sākās. Es bankrot, viss nav naudas. Ja? Un katram tā bedra ir kaut kas cits, un tā mēraukla ir kaut kas cits. Un es to godīgi pateikšu, ka es biju tajā Tvaikielā. Es sapratu, I don't belong here vienkārši. Es te nepiedaru. Šī nav mana vieta. Nē, esmu kaut kas cits, jo es arī nāku no citas vidas vai kā. Bet ne par to vienkārši saprast, kas ir tas, ko tu, tā kā toči negribi dzīvē. Kurš grib nodzerties un mētāties? Es domāju, kurā brīdī es uzdošu 10. jautājumu, kad kāpēc sagaida, ka visi pakaļā un tikai tad rīkojās, bet tu tikko to organiski aizvedi. Tevi lasu. Tieši tā, tikai saprast, kur ir mans dibentiņš jau. Vai es vienmēr, tā kā reizēm arī, kur alkohols, tad tur strīda vai kā, vai vīrietis, kurš domāja, ka nekā dzīvē pret sievieti nepacels roku. Man tāda piemēra nekad nav, bet manā pieredzē bijis, bet nekad dzīvē, un bāc viņš sadzeries šņabu, un viņš ir pagrūdis to savu sievieti. Reizēm tas var būt wake up call, jo viņš sev bija apsolījis. Nekad dzīvē nepacels roku pret sievieti. Un reizēm tas ir, ja? Viņam nevajag sagaidīt, ka viņš mētāsies piečurātās biksēs. Helmut, man arī ir tādi stāsti no mana radu loka, kur pie Maksims iezmats virs. Tas nav, sauksim. Jā, labi. Roberts, piemēram, ja? Vārds mainīts. Tas nav Roberts. Un tu vienkārši skaties. Fuck. Un es zvanu ātrajiem medicīniskiem. Neviens viņu negrib ņemt, viņš vienkārši sēž bomžiem. Un neviens viņu negrib ņemt. Taču viņu neņem, viņš smierd. Es saku, tas ir normāls cilvēks, normāls ģimenes. Viņš vienkārši, tā kā pilnīgi saprot. Neviens viņš negrib, viņš paņem to savu apenītu vai ko un vienkārši iet prom no mums. Un visi viņu meklē Rīgā vecāki, jo es pateicu, kas notic. Un tā māsa viņu izglāb, viss kārtībā. Viņam ir laimīga dzīve. Viņam ir sieviete, viņu atkačāja, viņš strādā, viņš dzīvo tagad Anglijā, normālā darbā, satiekās bērniem, viss dzīve ir atpakaļ. Bet var notikt arī tā. Un tā ir tā. Es arī par šito, tāpēc arī saku, ka es nelaiku kādu tiesāt, un jo es vecāks, iespējams palieku vai nobriedušāks, ir vairāk, kad tas jau nav pa mani. Es varbūt zinu, kā tas rupors. Bet kādas tik nav dzīvojuši un kāda cilvēki tikai nav gājuši. Bet man arī viens stāsts, vai Lauris minēja, kā tevi bijis. Ja man bija tā, kad bija kaut tādā kompānijā, kur bija arī tāda ārsti, vairāk vai mazāk cienījami. Un vienmēr bez kompānija bija pēc saraksta, kas kā notiks, kad mēs ēdīsim to, kad šito. Un viņi vienmēr gāja gatavot. Un pēc katras reizes, kad viņi iegāja telpā, viņi nāca jautrāk ārā. Kaut gan... Mediķi ir top risks. Jā, un tad sanāk bija tā feature kāda, kad tur paziņas stāstīja, ka tur, kas tur vairāk bija to visu saistīt, kad turpat nav otra pūģa mājās. Tur jau ir kaut kāda tabletīte, kas nomāca šito, tad vienā brīdī tas kuņģī samaisās, un tad cilvēks vienkārši nāk ar tādiem eklēriem un bāc, kas saka, krūmos iekšā, ķīņķējas neadekvātais, un nākamajā dienā neko neatceros. Bija tā kā... Man bija viss. Ir viss kaut kas, zin, kā mēs vakar tieši mentoru apmācībās redzējām Mars pagrabiņš, kur atkačāja un tā, ka tur pa lielu naudu bērni, medmāsiņas nāk uz mājām. Manam tēcam arī celēšu sistēmu, izskalo, viss kārtībā, mēs uzskatā, viss funkcionē un medmāsiņas īstenībā, jā, es biju Tvaikielā viena nāca, kas regulāri man stāstīja par Dievu, sēdās virsū un teica, lai es viņu klausos, un tur vienkārši tā, ka zin, kā alkohols jau uzreiz jūto. Ir sevišķi tas, kurš ilgi nav dzēris, uzreiz jūto. Pagabalo. Un tad es, ka bija 19 gados ministrā kopā ar arī vienu medmāsiņu, un tur jau visu laiku ir pieejams, un viņas tur jauc, un tas ir baigais risks, jo tā ir arī izdegšana, un tur tā lieta, lai močītu tālāk, reizēm nākas kļūt par funkcionālo alkoholiķu. Mēs viesmīlības nozara top riska profesija. Tāpat ir arodslimība. Tāpēc, ka lai tu močītu, lai tu visu laiku tas 14 stundas vienkārši jautrs tur kā, vai arī 40 grādos atceros, kā tagad bija tā nereāli karstā vasara, man liekas, 11, 12 gads. Es ar to Pinot Grigio augsto nesu, visiem tik klimatiem visu dienu, un vakarā visi sēžam ar augstu sidriņu vienkārši. Un tu esi nodzinies, un reizēm tā ir tas darbs. Moški celtnieki arī, es nezinu, tāpēc dzer, ka tik grūti. Es arī domāju, ka tas ir... pakapātu viņi vienkārši dzer. Tas ir nodēļ aizmirst, to es jau tā kā... Ja tās gradiācijas jau kādas ir, ka, piemēram,
Tu pareizi teici, kad ir nauda, mēs dzeram tur Belbugu un tur, piemēram, buma laiks maksā nenormālajās naudas celtniecībā. Tad visi staigāja tur Dolce Gabbana un tā kā, Paurīgs tukšs, bet reibas labākas, ja? Šmiga dārgāka, ja? Bet tad, kad saka, maciņš paliek sausāks, tad ir pa plautiem uz apakšu. Jo pie Rīmī tu pieeja, tā ir radiācija, to, ko nevar aizsniegt. Tas ir vai nu kvalitāte, vai nu bagātajiem. Ja un apakša sanāk tā, ka tavs lepnums saka, neliek apakšā skatīties, bet tu gribi nošķirīties. Gana labs. Bet es domāju, sanāk, ka Anna ir jāsteidzās, bet tas... Man liekas, ko mēs šitajā sērijā ieteicām vairāk parādījām praksi, ka mēs esam divi normāli cilvēki, kad, ja jūs paši gribat... Es iepriekš neparādīju. Tu jau parādīji, tas nāc par tevi otro reizi, ja jau nebūtu nedod divas. Trešo reizi būs labāk, ja? Trešo reizi mēs runāsim noteikti ar Annu pa bērniem. Jā. Tas ir, kā saka, mēs iepazināmies, bet, lai pabeigtu pa alkoholismu, vēl būs viens viesis, man to es vēl neteikšu, bet, manuprāt, ja jūs mākat, ja jūs mākat to vienu glāzi pie pusdienām, un tad un viss cool. Bet, ja jūs gribat, tad būs jāstrādā. Viegli nebūs. Ja jūs tikai baudīt un ne katru dienu, Jā, jo... Ja jūs mākat arī weekendu izbaudīt pilnīgi bez. Jā, un labi, varētu būt zina kaut tāds katalizators. Vai jūs varat 2 weekendus pēc kārtas izbaudīt bez šmigas? Jā. Tad jums ir cerība, ka jūs neesat. Bet pārējo nedēļu. Jā, bet pārējo nedēļu. Kā tad bija es dzeru tur pirmdienu, piekdienu pārējās dienas? Ja, vai šis teiciens ir, ja darbs traucē dzeršanai, tad darbs jāatmet. Jā, šitie jau tie alkoholiķieši. Bet mēs esam tā par Annu, par to, ka mēs par alkoholismu runājam, ja tikai runājot pa lietu, pa problēmu, to var sākt kaut kādā veidā risināt un šetināt. Ir mazināt to stigmu, jā. Jā, jo, kā saka, dzēruši esam mēs abi divi. Es esmu pamodies vienreiz pilnīgā vafelē pēc izlaiduma no rīta pie garāžiņām. 11-gadīgs puišals un sūdīgais abi mana vecā tēva garāža. Paldies Dievam, ka viņš bija slims un viņš nenāca uz garāžu, neredzēja savu mazdēlu. Es aizgāju mājās. Pliks vai nē? Nē, nebija. Tik traki nebija. Tad vēl visa manī bija kārtībā, bet ir tāds melnais ieraksts arī manā CV un, ko darīt? Bija tā. Tas jau, bet es tagad neesmu praktizējis vairs gulēt pie garāžām. Tā vienkārši bija kaut kāda dzīves pieredze, kas kaut ko iemācīja. Jā, tāda. Ko tu var atcerēties. Jo, un man zin kā bija sajūta, ka tu pamodies. Garāžiņas. Ja tā ir acis ciet, ja tas nevar būt vai īstam, tas noteikti, ka ir sapnis. Jā, bet zin kā, man liekas, arī jaunībā tu vari vieglāk. Vienkārši, vēl tik rēcīgi, es tur pie garažām pamodos. Bet tad man iekšā bija tā, ka... mans Dievs. Jo tad man iekšā bija tā, ka es sapratu, ka tagad, pēc cik gadiem to es pirmā, kam vispār šito izstāstu tā, ka jau arī zin kā, kas vēl skatīsies. Jo šis nebija tā, ka es jau tādu sapratu, ka šis nav tas fun part. Bet tu jau neko tādu neizdarīji. Nē, neko jau tādu neizdarīju, vienkārši tikai neko neatcerās, ka beigās uzzināju, ka pirms tam es esmu nolamājis pus kaimiņus, ja tur aizgnu. Līdz tam bija kaut kas paspējis izdarīt, bet tur man arī bija blackouts. Man pietika to faktu. Bet tu jau gan jau gan beigās laimes gāja tur certumē. Bija izlaidums, kurš ir nelaimīgi? Draugiem izlaidums, bonus. Šis jau ir standarta kaut kāds vidusskolnieku un tā, galvenais ir. Bet tas bija vienkārši pašam tāds, kad šitas nav okei. Ka vēsanā kādreiz jau tur kaut kur palikt pie kāda un tā. Viss šitas, protams, tas ir neizbēgami, tam visam ies cauri, bet tas neko tāds pirmais līgas. Bet zin kā, to es arī saku, redzi, tusē, tur tas bariņš, tie jaunieši, viņi tur iedzer, un es arī kādreiz domāju, bija tāds belindiņas vai kā tas saucies tie kokteļi. Un jā, viņi tusē, redzi, un 8 no viņiem izaugs no jauniešu vecuma, kas tālāk, bet 2 no viņiem ies uz augšu. Un tu nekad, es to jauniešiem saku, un tu nekad nezini, kurš esi tu. Man arī tās, man arī ar citu, jā, kad tu pareizi saki, var to pateikt karaliski, kad tie jaunieši, kas turpināja, tās viņiem bija labākās balītes, jo kopš tām balītēm viņiem izgāja uz leju. Tā kā šmiga palika, bet, tur kompānija sūdīgākā, bet tu pareizi teici no otras puses jau, kad tu nezini, Ja man pašam bija sanāk tā, ka bija pat skolā tāds teicamnieks puišals. Tiešām tāds brīnumbērns. Jūs negājāt kopā, man vīri vienā skolā, un viņš satika viņu 30 gados, un viņš es biju tādā tusiņā un visu, un viņš saka, viņš nodomāja. Nē, viņš ēlēcīt. Nē, tas puika vienkārši vienā dienā sāka dzert, un bez ko arī vienkārši nomira. Tā kā dzer, viss tur aizgāja dzeršana, viss maga artilērija, viss, un tam mums likās, kā?
kas notika? Vēl man liekas, bija skolotāja. Pašiznīcinājās. Tā ir lēna pašiznīcināšanās. Alkohols un cēšanas traucējumi lēna pašiznīcināšanās. Vienkārši ne 100% gadījumu, bet tur, kur jau ir visu laiku ļoti apzināti ved sevi kapā, tas ir vienkārši cilvēks ir, es saku, gļēd cilvēki izdara pašnāvību, bet cilvēks nav pietiekami kaut kāds drosmīgs, vai kā, lai izdarītu pašnāvību, viņš lēnām sevi iznīcina. Bet, un tas ir risks, redzi, arī sieviete tur super katoliskā ģimenē, viss tur mācīts, un viņai 40 gadi. Un viņi nonāk kaut kur, iedzer foršu darba kompāniju, kas reizēm iedzer, un viņai tā lieta baigi iepatīgās. Un tur ir, man liekas, vairāk sūdi. Tur ātri jārisina, jo ir ļoti liels risks, kad, zin kā, iztusējās viss, kā es saku arī, apģērties bērniem visādi ar trakiem matiem, ziliem matiem ir jāļautajos 7 gados. Es savai omei to stāstu par savu meitu. Nekā 50 gados viņi staigās rozā somiņā, rozā miņakos, ar blondiem gariem matiem, un 50 gadi. Un rozā lūpām. Un testē sevi, un ka tu nezini, kas... Un runās tajā pazeminātā balsītajā, meitenīgajā. Un tur tā lieta labāk, lai sevi iztestē jau bērnībā. Bet labi, mēs neievedam, kad ir jālieto alkohols, jāiztestē, kur tu esi. Mēs par to sanāk, ka ja jūs varat tikpat brīvi runāt, kā mēs atzīt savus kļūdas, jūs esat malači, alkohols neko labu nedara, un ziniet, kā alkohols nevienu uz laimi nav aizvedis. Zobu dodu. Tā tas ir. Jā. Ka mēs pie Annas būsim vēl. Anna tā pati titri, ko viņa dara, būs šeit. Vēl joprojām, ja gribat konsultācijas par ēšanas traucējumiem, visām daudziem vārdiem, bulimija, anoreksija un tā tālāk. Jā, un arī, kā saka, nokaučoties. Šobrīd, ir pieejams arī bezmaksas mentora atbalsts. Bet par to es tev iedošu, ko tu uzliksi subtitriņos. Obligāti. Jo vakar pabeidzām mentora apmācības un tā kā redzat, kas var palīdzēt. Sūdīgi mēroku, bet man labi cilvēku apkārt. Tiekamies nākamajā reizē.